Esmu Anna, Latvijas Zonta e-kluba prezidente. Šodien mēs sākam 16 dienu kampaņu vardarbības pret sievieti mazināšanai. Vardarbība nav privāta lieta. Tā skar visu sabiedrību un izpaužas dažādi, atņemot sievietēm drošību un pašcieņu. Mēs, Latvijas e-zontas, esam dažādas, taču mūs visas vieno pārliecība, ka cieņa var mainīt dzīves. Cieņa rada vienlīdzību, un vienlīdzība ir ceļš uz sabiedrību bez vardarbības. Šajās 16 dienās skanēs mūsu balsis par drosmi, par līdzjūtību, par atbalstu un cerību. Kopā mēs radām pārmaiņas. Es esmu Anna un esmu lepna būt daļa no Zonta. Zonta ir sieviešu balss visā pasaulē, kas saka, pietiek vardarbībai. Mēs aizstāvam cieņu un vienlīdzību katrā valstī. Es esmu Santa, Latvijas e-zonta kluba biedre. Cieņa man nozīmē klausīties, nevis tiesāt. Cieņa man nozīmē mīlestību, draudzību, sadarbību, savaldību un empātiju. Tā nozīmē redzēt cilvēku un novērtēt cilvēku, nevis stereotipu. Un es ticu, ka cieņa var radīt vienlīdzību. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos. Mani sauc Tatjana. Es esmu Latvijas Zonta e-kluba biedre. Cieņa sākās mājās, tajā, kā mēs runājam ar bērniem, partneriem, vecākiem. Mājas, kur ir cieņa, ir vieta, kur nav vārdarbības. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos. Esmu Ina, Latvijas Zonta e-kluba biedre. Cieņa sākas ar internetā, ar to, ko rakstām un kā reaģējam. Vārdi sociālajos tīklos var ievainot tikpat dziļi kā īsti vārdi. Izvēlēsimies runāt ar cieņu arī digitālajā pasaulē. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos. Es esmu Natāļa, Latvijas Zonta e-kluba biedre. Vārdi nav tikai skaņas. Tie var ievainot, bet tie var arī dziedēt. Mainot valodu, mēs mainām domāšanu. Un mainot domāšanu, mēs mainām pasauli. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos. Mani sauc Ilze, esmu Latvijas Zontu e-kluba biedre. Sievietei, kura cieš no vardarbības, vissvarīgākais ir dzirdēt "es ticu tev". Ar to sākas drošība un cerība. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos. Es esmu Dace, Latvijas e-zonta kluba biedre. Katra no mums var palīdzēt vardarbības upurim. Ar vienu zvanu, ar vienu teikumu, ar vienu atbalsta žestu. Mēs katrs varam būt drošības balsts. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos. Es esmu Evija, Jelgavas Zontu e-kluba biedre. Cīņa ar vardarbību nav tikai sieviešu jautājums. Tādēļ lūdzam vīriešus būt sabiedrotajiem, iesaistīties, atbalstīt, palīdzēt. Kopā mēs varam daudz. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos. Es esmu Latvijas Zonta kluba e-biedre. Es izvēlos cieņu, es izvēlos vienlīdzību. Es izvēlos iejaukties, nevis klusēt. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos. Es esmu Elita Rītere, Latvijas Zonta e-kluba biedre. Katrs skaidri pateikts vārds, katra netaisnība, par kuru runājam skaļi, un katra drosmīga balss nostiprina mūsu kopējo spēku. Mēs esam kopiena, kas nebaidās rīkoties un iestāties par to, kas ir pareizi. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos. Es esmu Sarmīte, Latvijas Zontu e-kluba biedre. Izglītība māca ne tikai zināšanas, bet arī vērtības. Mācot cieņu un līdzjūtību, mēs audzinām paudzi bez vardarbības. Cieņa vārdos,
vienlīdzība darbos. Es esmu Karina Spridzāne, Latvijas Zonta e-kluba biedra. Mana nākotnes vīzija - sabiedrība, kur katra meitene un sieviete dzīvo drošībā, kur valda cieņa, vienlīdzība un atbalsts. Cieņa vārdos, vienlīdzība darbos.